Sveiciens visiem analogajā audio. Nu ko, kādu brītiņu neesam redzējušies. Arvis pazudis. Nu, jā. Ir savas tēmas dzīvē un ir šis tas pamainīts. Nu tā kā tā. Bet, nolēmu jums kaut ko parādīt. Šodien pagājušā gada oktobrs bija. Iegādājos vēl vienu pārīti ar magnāta tumbām priekš pārtīs, jo šitie Soundforce 2300 jau viens pārīts man ir. Jūs jau droši vien manos bijušajos video kaut kur esat redzējuši. Nu jā, tagad ir vēl viens iegādāts. Tā netīšām sanāca pie viena auto entuziasta, jā, kuram ir mājās garažā 11 Audi markas mašīnām. Nu jā, bet ne par to ir stāsts. Nu jā, cilvēks pārdeva, bija iespēja nopirkt, protams, ne bez bērnu kaitēm, un kā jau jūs jau droši vien iepriekšējā video redzējāt par šīm tumbām, tad, viņiem ir ruporiņiem problēmas ar membrānām. Neko, saņēmos šogad, apsolīju sev, kad ir jāsaved kārtībā, jānocērt astes, kas velkās. Neko, pasūtīja jauns ruporiņus, ir, protams, bez piedzīvojumiem, tāpat kā iepriekšējā reizē. Ja Vācija laikam mums ir tāda īpaša zeme. Jā, pasūtīja visus 4 ruporus, abām tumbām nomainīja, un jā. Neko, būs jālaiž dziesmā, būs jātaisa kāda disenīta atkal. Jā, kaut kā tā, tas par magnātiem. Un tad es te varēju tikt pie vēl vienas labas lietas, un ir atnākusi paciņa, un parādīšu, kas tur ir iekšā. Tas jau vairāk tiešām ir pa tēmu analogais audio. Lenta, basps. Jā, 528. man kaut kur jau bija ar šādu lentu saskarsmi. Man liekas, cik es pareizi atceros, tad viņam bija balta vai pelēcīga ārējā puse. Šis uz AEG, jā, šim ir balta. Pelēk. Varbūt, ka video varēs redzēt. Ārējā mala. Pilnīgi jauna. Pilnīgi jauna nulīt. Viņa nekad reku ir plomba, sarkanā maliņa. Nav nekad bijusi uz magnetofona. Neko. Tad jau kaut kad manos nākošajos video visticamāk, kad arī redzēsiet. Jā, kādi viņi ir. Tādi. Tādi ir priekšējā puse un tāda ir aizmugurējā puse AEG kodoliem. Jā, tā kā man adapters ir, tad es likšu virsū uz visticamāk uz Pro magnetofonu un uz 2 celiņiem kaut ko ierakstīšu. Tāda, jā, 730 metri laikam, jā. Jā, 730 metri. 1000 viņiem tā kā bišķiņi ir pa daudz. Tad viņš ir tikai tādiem uz studijas magnetofoniem pas virsu. Uz parastajiem nebūs. Un tad te vēl komplektā nāca ievadu lentes pa 300 metriem. Tās man laikam baigi vajadzīgas nebūs, jo arī basps made in Germany, tā ka tas vēl ir viss aizvēsturisks, tas vēl ir pirms visādām Geiropām. Un viena no šitām ir atvērtā stāvoklī, bet man viņas baigi nevajag, jo, viņi ir tāda, caurspīdīgas. Es nezinu. Man jau kaut kā patīk, vai ir zaļa, vai ir sarkana, un otri ir tieši tāda pat. Varbūt tās, ka kādam kadreiz kaut kur vajag, es varu atdot par simbolisku samaksu. Tā kā tādas man ir 2 gabalus. Viena ir pilnīgi jauna, un šitā ir bišķiņa atvērta. Tā kā, ja kādam ir interesi, var rakstīt, sarunāsim. Tā kā tā. Neko darīt. Bija pazudis grēks uz manu sirdsapziņu. Bet neko. Papļāpāts ir. Tā kā kaut kas atkal būs parādāms.
Tad jau atkal līdz citai reizei. Čau!